Čau, čau, pelnam internetā kopā, un šodien izstāstīšu par, manuprāt, ļoti interesantu projektu. Pirmām kārtām ir tas, ka viņš ir šodien atvēries, tātad jūs varat būt viens no pirmajiem. Lūk, projektam 1 diena. Jau ļoti daudz cilvēku viņā piereģistrējās, ļoti daudz viņā jau, sāk jau attīstīties, un kā vienmēr pirmajiem ir būt ļoti labi, tāpēc, ka jo mēs ātrāk sākam, jo mēs ātrāk tiksim, mēs ātrāk atpelnīsim savu ieguldījumu, un mēs ilgāku laiku līdz projekta beigām varēsim viņā pelnīt, jo jebkurš projekts kādreiz beidzās. Un kā jau mēs zinām, aptuveni vidējais laiks ir 2 mēneši, lai atpelnītu savu ieguldījumu, ja viņš ir bijis diezgan liels. Ja viņš ir bijis maziņš, tad principā no tā nekas nemainās, jo 2 mēnešus tāpatām jūs esat mazāk ieguldījis, jums lēnāks laiks paiet, lai viņu atpelnītu. Tāpēc plus mīnus tie 2 mēneši būs tāpatām, tie 2 mēneši paies, lai jūs atpelnītu savējo. Un tagad pastāstīšu nedaudz par pašu šo projektu, kāpēc man viņš šķiet interesants. Tātad vizuālais. Ļoti viss ir tāds skaisti uztaisīts. Nav, tā teikt, krāsas, ir dizainers labi pastrādājis. Nav kaut kas pa daudz, kaut kas pa maz, visi toņi diezgan patīkami. Tātad projekts taisīts ir diezgan akurāti. Pēc paiesim tālāk jaunumus. Varēsiet izlasīt paši. Tātad par spēli. Sāksim ar jēgu. Tātad spēlē 2 valūtas un līmeņi. Šīs monētas būs priekš, lai pirktu spēlē. Kristāli vai dimanti būs, lai izņemtu. Tātad reāli šī ir dimanta summa, būs tā nauda, ko jūs varat izņemt ārā uz savu virtuālo māku. Šeit ir līmeņi. Līmeņi būs vajadzīgi, lai iegādātos, tā teikt, augstāka līmeņa katls, kur vārīs jums eliksīrus. Tātad 1. līmenis, 2. līmenī varēs šādu. Te jau ir 5., 10., 12. līmenis. Tātad pa līmeņiem izrunāts. Tātad, lai nopirktu 1. līmeņa katlu, mums ir vajadzīgs 1000 monētu. Šeit vēl ir rakstīts, ka pēc 5 dienām katls paliks netīrs. Lai viņu attīrītu, vajadzēs vēl 17 monētas. Tas nozīmē, ka katrs 5 dienas mums būs jāiegulda vēl 17 monētas, lai attīrītu katlu, kurš mums nesīs 1 eliksīru minūtē. 1 eliksīrs minūtē. Parādīšu zemāk. Tātad 1 eliksīrs minūtē. 172 eliksīri ir 1 rublis. Aptveriet, ja? Tātad tas ir 60, 60, 120. Principā 3 stundās būs 1 rublis tikai ar 1 katlu. Paskatīsimies tālāk. Paņemsim šo 10 eliksīri minūtē. Tāds violets. Lūk. 10 eliksīri, tas ir sanāk 6 minūtēs rublis, jau tuvāk. 6 minūtēs rublis, šeit var redzēt principā, labi, paņemsim pēdējo. 28 eliksīri minūtē, 28, šeit ir tātad 4 eliksīri 1 rublis. Sanāk 28 minūtē, sanāk 7 rubļu minūtē nāks. Diezgan. Tā, un tagad par to, cik tas mums izmaksā, lai mēs to varētu iegādāties. Es vēl nezinu par līmeņiem, es vēl šeit vispār neko pats neesmu darījis. Šo 1 monētiņu es dabūju ikdienas bonusā. Uzspiežot ikdienas bonus, man iedeva 1 monētiņu. Tātad
atpēļņi 25%, 30%, 35% mēnesī, 40, 50, protams, 60 ir viskaistākais. Bet, lūk, tātad, sanāk, nopērkot šo katlu, mēs saņemsim 500 vienības klāt savam līmenim. Sanāk, lai es dabūtu nākamo līmeni, man jānopērk 2 katli. Lai es nopirktu 2 katlus, man vajag 2000 monētu, kur mēs varam apstīties. Cik tas izmaksā. Šeit nebūs. Zinu. Tā, šeit būs. Lūk, šeit arī tātad 1000 monētas ir 100 monētas ir 1 rublis, tātad šeit ir 10 rubļi, tātad mums ir jāiegūt 20 rubļi, lai būtu nākamais līmenis, kur jau mums būs vajadzīgi, šeit ir 10, tur 50 rubļi. Mēs nezinām, cik būs vajadzīgs, lai pārēj uz 3. līmeni. Un katrā ziņā tas ir ļoti labi, ka šeit līmeņa sistēmas uzzīmēs, ka kāds nevarēs iemest iekšā milzīgu naudas summu un uzreiz sākt slaukt ārā projektu. Tas uzzīmē, ka viņam arī būs vajadzīgs laiks, lai būs vairāk jāiegulda pa līmeņiem, kamēr tiks līdz tam gardākajam kumosam un varēs sākt slaukt ārā to projektu. Pēc tam laikam, es domāju, cilvēki jau būs iepazinušies un daudz maz visi vienmērīgi varēs tikt līdz tam 60% mēnesī. Es domāju, kas arī būs mērķis ļoti daudziem. Šis ir laiks. Tak, kas vēl? Mans kabinets. Šis ir šeit Maistirskāja, tur varēs tā teikt pārdot. Lūk, man ir uztaisījušies 18 eliksīri, bet kā jau mēs zinām, man vajadzēs 170 šķiet, lai es varētu apmainīt pret kaut ko viņu. Tātad es vēl diezgan ilgi gaidīšu, lai es kaut ko šeit varētu dabūt. Veikals. Veikalā mēs bijām. Konkursi. Tak. Konkursi. Šeit par lielākajiem ieguldījumiem. Lielākais ieguldītājs saņems 1 miljonu rubļu. Jā, varēs viņu izņemt pēc 500 stundām. Rēķiniet paši, cik tas ir dienas. Šobrīd, lūk, ieguldījumi īstenībā te jau ir jau uz 1 miljonu. Es domāju, šeit būs sīva cīņa, jo principā ieguldot 1 miljonu, viņš nevis to 1 miljonu dabūna apakaļ un vēl ļoti progresē pašā spēlē. Bet ieguldījumi ir diezgan, tad patīsimies, cik tas ir, lai dabūtu 200 tūkstošus. 200 tūkstoši, labi, tiksim līdz tam. Atcerēsimies, 200 tūkstoši. Čats. Tas, ka ir čats, tas ir ļoti pozitīvs, nozīmē, ka principā projektam nav ko slēpt, jo, ja viņam būs ko slēpt un būs daudz neapmierināti, tad sekojam līdz čatam, uzreiz viņā vai parādīsies negatīvs atsauksmes, vai arī viņš vienkārši būs miris, un tad nekas nenotiek. Tas nozīmē, ka viņš ir bloķēts, ko jau varam pārbaudīt, kaut ko paši uzrakstot. Nezinu, varam pārbaudīt tīri. Uzliksim kaut kādu smaidiņu. Mēs pat dabūnam par to, ka mēs ierakstam čatā, mēs dabūnam līmeni klāt. Lūk, mēs esam kaut ko uzrakstījuši, un mums pienāca 10. Jā, arī mums ir ierakstīt. Par katru pateikto komentāru jūs sniegsiet 10 klāt. Tāpēc tātad viņi pat motivē sarakstīties, iesaistītos. Tas ir vēl vairāk pozitīvi. Iesim tālāk, diemžēl nebūs